no mums! Šogad plānots, ka Latvijas armija uzņems 700 jaunus karavīrus, un šobrīd karēvi pamatapmācības kursu, bez kura militārais dienests nav iespējams, organizē ne tikai kājnieku skolā, kas izvietota Alūksnē, bet arī sauszemes spēku kājnieku brigādē. Šogad, 9. martā, uzsākts 2. pamatapmācības kurs Sādažu bāzē. Tajā ir 33 rekrutētie. No kabatām, no somām, visu vērtīgo, kas ir dokumenti, maks, telefons, vēl nekas nav jādara. Vai tas ir skaidrs? Tieši tā! Vai tas ir skaidrs? Tieši tā! Dators, kārtis vai kāda veida cita izklaide šeit netiks izmantot. Brīvais laiks, ja jums būs, tad tiks veltīts pašmācībai, kas saistās ar militāro jomu. Vai tas ir skaidrs? Tieši tā! Turpinām! Atbraucot viņiem uz šejieni, viņi tiek iepazīstināti ar pirmajām dienām, kas notiekās. Tad pirmās dienas viņiem sāk skaitīties gan alga, gan tiek jau uzlikts jau uz pārtikas uzskaitē. Tad šodien jau viņiem ir jau pusdienas, vakariņas, kā arī rītdienas rokas un kā arī spriež visu kursu laikā. Tad ierodoties šeit, tiek iepazīstināti rotas pasākumiem visiem, kā mēs redzam. Tad šodien saņem mums ekipējumu, ja pirmās medicīniskās pārbaudes uz vietas, un tad sākās apmācību process jau no rītdienas. Un ja mēs runājam par atalgojumu, tad cik šāds karavīrs aptuveni saņem? Aptuveni viņš saņem ap 600 no pirmās dienas, kad viņš sāk dienēt. Tas, kas ir uz rokas, vai tas uz papīra? Tie ir uz rokas. Ieņemam pozīciju cēli! Atli! Pozīciju cēli! Es esmu jūsu tiešais priekšnieks, Seržants Žigarevs. Ar ko jūs esat nodarbojusies pirms šī te iesaukuma? Pirms es mācījos valsts robežsardzi, pēc tam aizgāju uz Rīgas pašvaldības policiju. Un tagad nolēmu ieties savas māsas strādāt Sādažiem. Tikko beidz Jāņa Rozentāka mākslu vidusskolu. Mākslu un armiju divas kaut kādas pilnīgi? Zinu. Un kāpēc par labu armijai? Tēvam godu darīt. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?